cilvēkam, kurš tādu domu apsver, nu, tad šī grūtniecība, tas bērniņš ir šobrīd kā tāds grūtums, kā tāda problēma, no kuras it kā vajadzētu tikt vaļā. Es tiešām aicinātu padomāt un paturēt prātā to, ka pēc pavisam īsa brīža šis bērniņš var kļūt par dzīves lielāko prieku, par dzīves tādu piepildījumu līdz pat vecumdienām. Es pazīstu kādu sievieti, kura šobrīd jau ir pensijas vecumā, un kura atzīst, ka viņa visu dzīvi nožēlo to jaunībā izdarīto izvēli, izdarīt abortu, un ka viņai šī brūce, šī sāpe ir visas dzīves garumā, ka viņa kaut kur savās domās iztēlojās, kāds tas bērniņš būtu, kā veidotos viņa dzīve, un viņa tiešām to nožēlo, ka šobrīd ir pieejams ļoti daudz organizācijas, gan nevalstiskās, gan privātpersonas, kam ir resursi, kas arī sniedz konkrētu, reālu palīdzību, atbalstu sievietē, lai viņa var šo sākuma posmu labi izdzīvot, lai viņai nekā netrūktu tieši tajā praktiskā ziņā, arī psiholoģisku atbalstu, lai viņi varētu šo bērniņu pieņemt un laist pasaulē. Neesmu dzirdējis, kura ir izvēlējusies laist pasaulē bērnu, kura pēc tam domātu, labāk vajadzēja pārtraukt šo grūtniecību.